Šī ir menedžmenta treinīja programmas atlase, kurā atradīsim īsto un vienīgo, kas kļūs par Tele2 personāla departamenta vadītājas labo roku. Pirmā kārta – izlaušanās istaba. Kā dalībniekiem ar to veiksies? Skatāmies! Mums jau ir viens jautājums. Ar ko mums sākt? Mēs pat pirmo nevaram atrast. Viņas vajag katru par sevi, vai ne? Viņas kaut kā, viņām nerodās komandas darbs, kur rastos tas rezultāts. Apsveicu! Čau! Man liekas, jums rīktīgi labi sanāca gan savā starpā sarunāties, gan domāt, gan salikt katras tās detaļas, ko jūs atradāt. Man ļoti patīk mana komanda, un lai gan mēs sacenšamies savā starpā, tiešām varēju just to komandas garu. Esmu tas, kurš skrien un dara pirms padomā. Un tad, ja mani nozemēja un teica, izlasam, paskatāmies. Katram bija savas kaut kādas spēcīgās puses, ko izmantoja, un kopīgi mēs izgājām to spēli. Otrā kārta – uzmini profesiju, kur dalībniekiem ir jāsaprot, kādas profesijas pārstāvis atrodas viņa priekšā, uzdodot tikai 3 jautājumus. Sveiki! Čau! Kalvi, man būtu jautājums, vai tu strādā ar frekvencēm iespējams? Jā. Tas ir labi. Valērija, vai tu vadi savu komandu, vai tev ir komanda, ko vadīt? Nē, man ir komanda, bet es viņu nevadu. Ar kādām problēmām tu savā darbā saskries ikdienā? Ar visām iespējām, kāds vispār pastāvēt. Galvenās atbildības ir. Visam apakšā ir par klientu. Un galvenie izaicinājumi. Vai būtu NPS-os? Es jau vairs neatceros, kas jums jautāja. Zinu pierakstīt. Nav vajadzēja. Vai tu man varbūt pateikt, kāda ir tava izglītība? 4 klases un dejošu roku. Madara, es minēšu, ka tu esi bīsoks speciālists. Jā, esmu. Nikola ir datu aizsardzības vadītāja? Jā. Es ceru, ka vismaz kaut kas ir pareizi. Bet, ja nē, mēs arī. Paldies. Tad, Andru, vai tu esi Tele2 centra vadītājs Akropolē? Nē. Vai tu esi Tele2 centra vadītāja? Jā. Tātad Elīnai jautājums. Vai tu esi tehniskā servisa vadītāja? Nē. Es atzīmēju, ka tu varētu būt B2B pārdošanas speciālists. Arī. Arī nē? Oh, man. Richard, tu esi B2B telpārdošanas eksperts? Jā. Yes. Un tad jau noteikti darbs tavu radioinženieris. Jā. Klienta apkalpošanas tehniskais. Jā. Trešā kārta – prezentācija Tele2 vadības komandai, iepriekš nezinot, kas prezentācijā būs jāstāsta. Vai finālistēm izdosies nesalūzt zem spiediena? Sveiki, mani sauc Luīze. No sākuma es biju ļoti satraukta. Pēc tam es jau sapratu, ka nav no kā baidīties. Es sapratu, ka vajag sev pierādīt un ka viss būs labi. Mums ir ļoti forša vasaras atvaļinājuma programma, kad apmaksāsim vasaras atvaļinājumu top 3 cilvēkiem 20 000 eiro vērtībā. Tas ceļojums 20 000 vērtībā, es nezinu, es ar visu ģimeni, kad neesmu vēl tuvumā notērējis tik milzīgu summu. Es gāju prezentēju ar pārliecību par to, kas ir uz tiem slaidiem, un mēģināju pārliecināt viņus, ka es esmu gatava vadības komandai. Būs super. Labdien! Es esmu Liene. Mans uzdevums šodien bija noprezentēt prezentāciju. Mums ir BSC sadaļā mums ir daudz un dažādi speciālisti. Es varbūt nepārzināju to prezentācijas saturu tik labi.
Un tad bija tas drīzāk satraukums par to, ka nav tas saturs zināms tik labi. Es jūtos gana labi. Es domāju, ka izdevās. Paldies! Tagad ašs mirklis pārdomām un rezultātu paziņošana. Tas bija ļoti liels piedzīvojums. Tas ir rītīgi liels malks.